Enerģētika. Sveiki! Šī filma ir par Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūta vai vienkārši BUFPI pētījumu virzienu enerģētika. Ja precīzāk, tad BUFPI interesē atjaunojamās enerģijas ieguve un tās pielietošana. Kas ir atjaunojamā enerģija? Saules, vēja un biomasas enerģija. Ar ko tā ir laba? Šie enerģijas avoti ir tīrāki un mazāk bīstami apkārtējai videi nekā fosilais kurināmais un kodolenerģija. Pie tam tie ir atjaunojami enerģijas avoti. Tātad tuvākajā laikā neizbeigsies atšķirībā no naftas, dabasgāzes un oglēm. BUFPI alternatīvo enerģiju pēta šādi divi zinātnieki – Jānis Jaško un Aivars Starikovs. Viņi šobrīd pievērsušies šādiem 4 pētāmiem virzieniem. Pirmais – ūdeņraža ieguves tehnoloģijas. Ūdeņradis ir pats izplatītākais elements visumā, jo tas sastāda aptuveni 3/4 kosmiskās vielas. Tas ir visu organisko vielu neatņemama sastāvdaļa. Ūdeņradis ir arī ūdens sastāvā, bez kā nav iespējama dzīvība. Ūdeņradis ir tīrs un atjaunojams enerģijas avots. Tam ir viens no augstākajiem enerģijas blīvumiem starp enerģijas nesējiem. Tomēr plaši to vēl neizmanto, jo trūkst modernas tā ieguves tehnoloģijas. Lai arī ir sasniegts ievērojams progress alternatīvo ūdeņraža ieguves sistēmu attīstībā, šīm tehnoloģijām ir nepieciešama uzlabošana un izmaksu samazināšana. Tādējādi būtu iespējams sacensties ar mūsdienās izmantotajām liela izmēra jaunajām tehnoloģijām. Kādus tad ūdeņraža ieguves veidus pēta BUFPI pētnieki? Bioūdeņraža ieguve ar anaerobās fermentācijas procesa palīdzību. Kas ir bioūdeņradis? Ūdeņradis, ko iegūst no biomasas un vai atkritumu bioloģiski noardāmajām frakcijām, un ko var izmantot par biodegvielu. Kas ir anaerobā fermentācija? Tas ir enerģiju ražojošs process, kuros atkritumi tiek pārstrādāti anaerobos vai bezskābekļa apstākļos, kur organiskās vielas tiek daļēji sadalītas to sastāvdaļās. Šajā procesā rodas degoša gāze, biogāze, bet organiskajos atkritumos esošās barības vielas saglabājas atlikuma produktā kompostā, kas ir pielietojams zemkopībā kā papildinājums mākslīgajiem minerālu mēsliem. Kāds no tā labums? Bioūdeņradis ir enerģijas avots ar milzīgu potenciālu, kas iespējams jau tuvā nākotnē kļūs par nopietnu fosilo enerģijas resursu aizstājēju. Mums tā ir iespēja iekāpt vilcienā, kas vēl īsti nav uzņēmis ātrumu. Ūdeņraža un kalcija karbonāta ieguva ķīmiskā reaktorā. Kas ir ūdeņradis un kas ir kalcija karbonāts mūsu pētījumu kontekstā? Bioūdeņradis tiek iegūts izmantojot ķīmiskās reakcijas. Pateicoties šai metodei, iespējams pārstrādāt dažādas izcelsmes biomasu, kā arī bioloģiskas izcelsmes atkritumus un iegūt ūdeņradi. Ķīmisku procesu rezultātā tiek iegūts arī kalcija karbonāts, ko var izmantot lauksaimniecībā augsnes atskābošanai. Kas ir ķīmiskais reaktors? Tas ir lielāks vai mazāks bundulis, kurā tiek veiktas ķīmiskas reakcijas. Biogāzes ieguves optimizācija. Kas ir biogāze? Biogāze ir gāzveida kurināmais, kas rodas pūstot trūdošām vielām un karsējot dažādus pārpalikumus. Šajā gadījumā atkritumi un pārpalikumi no lauksaimniecības sektora, dzīvnieku mēsli, salmi, kokapstrādes pārpalikumi un daudz kas cits. Kam tas vajadzīgs? Latvijas lauksaimniecības iegādājas dažādās valstīs ražotus biogāzes reaktorus, kas nav piemēroti mūsu klimata apstākļiem un nesniedz maksimālo efektu. Izpētot to darbību, uzlabojot aparatūru un piemaisot to trūdošajām vielām, iespējams būtiski palielināt to efektivitāti. Tātad iegūt daudz vairāk elektrību un siltuma enerģiju. Biomasas gazifikācija, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. Ko tas nozīmē? BUFPI piedāvā koģenerācijas stacijas, kurās enerģija tiek iegūta no biomasas, balstoties uz uzlaboto termiskās pārstrādes tehnoloģiju. Kā tas notiek? Uzlabotā termiskās apstrādes tehnoloģija sasniedz ļoti augstu enerģijas ražošanas un siltuma atgūšanas efektivitāti un var pārstrādāt plaša spektra biomasas un atkritumu veidus. Labība, graudaugu salmi, zāle, komposts no dārziem, koksnes atlikumi, pārpalikumi no lauksaimniecības sektora. Ar gazifikācijas un pirolīzes procesu izejvielas tiek pārveidotas gāzē, kas tiek attīrīta un pēc tam tiek izmantota, lai darbinātu iekšdedzes dzinēju elektrības ražošanai. Bet siltums, kas rodas no to darbības, tiek izmantots vietējai vai rūpniecības centralizētajai siltumapgādei. Kā varētu notikt sadarbība? Ja jūs ir ieinteresējis šis piedāvājums, jūs sazināties ar BUFPI pētniekiem. Viņi izstrādā un piedāvā jums pētījuma plānu. Ja jūs tas apmierina, tiek noslēgta vienošanās, un BUFPI pētnieki sāk pētīt jūsu saimniecību un izstrādā piemērotu tehnoloģisko risinājumu gan tehnisko līdzekļu, gan laika, gan nepieciešamā finansējuma ziņā. Pēc tam jums atliks tikai noslēgt vienošanos un kopā ar BUFPI pētniekiem uzbūvēt jūsu koģenerācijas staciju.
vai pat vairākas. Vēja potenciāla pētniecība Latvijas rietumu krastā. Kas ir vēja potenciāls? Tieši vējš Latvijas apstākļos šobrīd ir vispiemērotākais alternatīvās elektroenerģijas iegūšanas avots. Kas ir Latvijas rietumu krasts un kāpēc tieši tur? Baltijas jūra slēp milzīgu vēja potenciālu. Latvijas rietumu krasts ir atvērts stiprajiem vējiem no jūras un nav noslogots ar kuģu ceļiem un citiem jūras izmantošanas veidiem. Kā tas viss notiek praktiski? Pirmkārt, zinātniekiem rodas ideja, vai arī viņi uziet problēmu. Otrkārt, viņi raksta projektus. Treškārt, projektiem tiek piešķirts finansējums. Ceturtkārt, zinātnieki sāk pētīt un saskars ar dažādām problēmām, kas radoši jāatrisina. Piektkārt, zinātnieki būvē izmēģinājumu poligonu un eksperimentālos reaktorus. Sestkārt, viņi ved uz turieni lopu, kakas un citas trūdošas vielas, ūdē tās un iegūst gāzi, dedzina to un iegūst elektrību, iegūst ūdeņradi un spridzina to, pēta mēslu ķīmisko sastāvu un procesus, meklē efektīvas piedevas, brien jūrā un zīmē visādus plānus, izstrādā īpašus mērinstrumentus un eksperimentālas ierīces. Septītkārt, raksta papīru un failu kalnus ar iegūtiem rezultātiem un secinājumiem, izveido īsu savu pētījumu konspektu un piedalās konferencēs, publicē rakstus un kļūst slaveni. Astotkārt, izstrādā mūsu apstākļiem pielāgota strādājoša biogāzes katla prototipu, atrod veidu, kā iegūt ūdeņradi gan ar anaerobo fermentāciju, gan ar ķīmisko reakciju palīdzību, uztaisa karti, pēc kuras vēja enerģijas bizness ir vieglāk un precīzāk realizējams. Devītkārt, patentē izgudrojumus. Desmitkārt, pārdod apgūtos noslēpumus, kļūst bagāti un iegulda nopelnīto nākamos pētījumos, kas cerams atnesīs vēl lielāku slavu, naudu un labumu sabiedrībai. Epilogs. Nav vairs jāmin velosipēdi, lai grieztu ģeneratorus. Nav vairs jāremontē elektrības vadi pēc vētras. Nav vairs jāmaksā rēķini elektrības monopolistam. Vēl jo vairāk. Pats vari nopelnīt pārdodot elektrību saviem kaimiņiem. Vienīgais, kas jāizdara, jāsavāc viss, kas trūd, reizē arī sakopjot apkārtni un savu saimniecību. Un jāizbrīvē kāds kakts biogāzes reaktora. Un jānodrošina, lai tur nevar piekļūt bērni un dzīvnieki. Vai arī jāuztaisa biznesa plāns, jāprezentē valdībai un jālūdz, lai tā atļauj būvēt vēja ģenerators vislabākajās izpētītajās vietās. Vai arī jāsāk izmantot ūdeņraža dzinējus dažādākajām vajadzībām, kaut vai automašīnās. Ja vēlies uzzināt vairāk, atver www.bufpi.lv.